Čau, čau! Kā jūs zināt, šodien ir muzeja nakts, un zvaigznei ABC 50% atnāk grāmatām, zvaigznes ABC izdotajām grāmatām. Protams, es to devos, lai kaut ko nopirktu. Biju veikals atveras 10:00, biju 10:05, un grāmatnīca bija pilna jau ar cilvēkiem. Groziņi jau bija pilni ar 10 grāmatu. Es domāju, tur ātrumā māči. Bet man nepatīk, pat ja tā ir grāmatnīca, ka ir tik daudz cilvēku, karsti, nevar tikt pie grāmatām, bet nu labi. Tas ir labi, ka pērk grāmatas un lasa. Un kas tad ir manā maisiņā? Tātad, nāc ārā. Ļoti skaista grāmata gan bērniem, gan arī pieaugušajiem. Maijas Lundes, vēja saucēja ar līdz aizsastu ilustrācijām. Ilustrācijas vienkārši burvīgas. Tā, tieši neuzšķirās nevienā. Tas kā vienmēr. Ļoti skaists stāsts. Maijai Lundei iepriekš ir izdotas vēl 2 grāmatas. Sniega māsa un saules sargātāja. Sniega māsa man ir, bet saules sargātāja kaut kā nenopirku. Un tagad arī nevar nopirkt vairs. Bet nu varbūt kādreiz. Un pieaugušajiem viņai ir bijuši vēsture par ekoloģiju, kas notiktu, ja bites aiziet bojā. Un kā mēs zinām, jau mūsdienās tā ir problēma, ka bites izmirst. Lūk, ļoti skaists grāmatiņa. Tā, tālāk. Tad es vēl nopirku šo Aivars Kļavis par literatūras, vēsturi. Un šī ir 8. Man ir iepriekšējās 7, kuras es vēl neesmu izlasījusi, bet kaut kad es ceru to izdarīt. Tad es nopirku šo Mezo stacijas bērni, kuru kādus gadus atpakaļ no bibliotekas paņēmu un izlasīju. Skarbs stāsts par pusaudzi narkomāni. Un es gribēju šo grāmatu sev, jo varbūt, es nezinu, vai es vēlreiz izlasīšu. Bet šī ir jālasa pusaudžiem īpaši, lai nekad nenonāktu tādā briesmīgā. Pat 12 gadu vecumā viņi sāk lietot hašišu, 13 gados heroīnu. Šausmas. Un 4. grāmatiņa. Un starp citu šī ir pārizdota, ja? Un karsts jaunums, Japāņu pasaules bestsellers, Toshigatsu Kawaguchi, pirms atdzies kafija. Viss, kas ir saistīts ar Japānu, es ņemu, vienalga pērku, visu. Japāņu kultūra, Japāņu literatūra, tas ir man. Vienīgais vēlētos, lai kādreiz izdod kādu Japāņu autoru sievieti. Citādāk, es nezinu nevienu, kas būtu latviski iztulkota. Tikai vīriešu autori. Lūk, tāds mans pirkums. Kā jums patīk?